Esiet sveicināti remigrācijas tematikai veltītajā Eures raidījuma ciklā. Esi informēts atgriežoties Latvijā. Mani sauc Andris Segliņš, esmu Nodarbinātības valsts aģentūras Eures konsultants un šī raidījuma cikla vadītājs. Katru mēnešu pēdējā ceturtdienā, 16. aicinu uz raidījumu dažādu jomu ekspertus, lai pārunātu jautājumus, kas ir būtiski mūsu tautiešiem, kur atgriežas Latvijā vai apsver šādu iespēju. Katrs raidījums ir veltīts noteiktai tēmai, un šodienas mūsu raidījuma tēma būs par attālināto darbu, bet tieši tas akcents tiek likts uz sociālā nodrošinājumu šajā gadījumā. Ja jums rodās jautājumi, noteikti tos varat uzdot mūsu čata logā un sekojiet mūsu raidījumam, dalieties ar to, jo tas var būt arī interesants kādam citam. Pēdējā laikā attālinātais darbs ir kļuvis arvien populārāks un arvien vairāk darba devēji izvēlās izmantot šādu nodarbinātības metodi. Un līdz ar to arī, protams, rodās arī jautājumi, kā šajā gadījumā tiek risināti jautājumi ar sociālo nodrošinājumu, it sevišķi, ja tas notiek starpvalstu līmenī. Un šodien uz raidījumu esmu aicinājis mūsu ekspertu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, pabalstu metodiskās vadības daļas vecāku eksperti, Olgu Borisjuku. Labdien, Olga! Labdien, Andri! Man liels gods piedalīties šajā raidījumā. Es ļoti ceru, ka manis sniegta informācija būs noderīga gan mūsu tautiešiem, kas plāno atgriezties Latvijā, gan arī visiem tiem, kas plāno sākt strādāt ārzemēs. Un es ceru, ka es spēšu kaut mazliet ienest skaidrību šajā jautājumā. Jā, paldies. Un iesākt sarunu es varbūt gribētu ar tādu kopēju varbūt jautājumu par vispārējiem vai tādiem kopējiem principiem attiecībā uz sociālo apdrošināšanu un sociālām iemaksām, ja tas ir attiecībā uz attālināto darbu. Varbūt paskaidrojiet, vai tādi ir un kādi ir šie principi. Jā, Andri, pamatojoties uz vispārējo Eiropas parlamenta un padomes regulas principu, sociālas iemaksas ir jāveic tajā valstī, kur persona strādā. Pieņemsim gadījumā, ja Latvijas rezidents veic darba pienākumus attālināti no Latvijas pie darba devēja, kas reģistrēt citā valstī, tad sociālas iemaksas ir jāveic Latvijā. Un tad es saprotu to situāciju, pieņemsim, ja kāds mūsu tautietis atgriežas Latvijā un arī, teiksim, attālināti strādā pie Latvijas darba devēja, tad, protams, sociālās iemaksas tiek maksātas arī šeit. Un tas būtībā ir neatkarīgi, vai tas ir klātienes darbs vai attālinātais darbs. Es pareizi saprotu. Jā, tieši tā gadījumā, kad darba ņēmējs veic darba pienākumus attālināti Latvijas darba devēja labā, tad sociālas iemaksas par darba ņēmēju tiks veiktas Latvijā. Laikam šis ir visvienkāršākais scenārijs, kas varētu būt saistīts ar attālinātu darbu. Jā, tad paskatīsimies vēl vienu, teiksim, situāciju. Ja mūsu kāds tautietis ir atgriezies Latvijā, bet viņš saglabā saiti ar savu ārvalstu darba devēju, teiksim, īrijas darba devēju, viņš strādā šī īrijas darba devēja labā attālināti. Vai un kā šajā situācijā mainās šis sociālais nodrošinājums? Šis ir diezgan aktuāls jautājums, īpaši nodarbinātajiem informācijas tehnoloģiju jomā, ja, jo šie cilvēki daudz ceļo, pārvietojas un tā tālāk, ja, un veic darba pienākumus attālināti. Tātad gadījumā, ja Latvijas pilsoni mainās nodarbinātības valsts, Īrija, Latvija, tad mainās arī piemērojami tiesību akti sociālas drošības jomā. Līdz ar to saglabāju darba attiecības ar īrijas darba devēju un turpinot veikt darba pienākumus attālināti no Latvijas, Latvijas pilsonis tiks pakļauts Latvijas sociālas drošības tiesību aktiem. Ja? Un saskaņā ar likumu par valsts sociālo apdrošināšanu pastāv divas iespējas, kādā veidā tiks veiktas sociālas iemaksas no īrijas ienākuma. Pirmais veids. Īrijas darba devējs var vienoties ar mūsu Latvijas pilsoni, savu darba ņēmēju, ja, par to, ka tas darbinieks pieregistrēsies valsts ieņēmuma dienestā, kā iekšzemes darba ņēmējs pie ārvalstu darba devēja statusā, un pats par sevi veiks iemaksas Latvijā,
un nodos visas atskaites valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Otra iespēja ir tāda, ka īrijas darba devējs pats var reģistrēties valsts ieņēmuma dienestā kā nodokļu maksātājs un veikt par savu darbinieku Latvijas pilsoni iemaksas Latvijā. Bet parasti darba devēji un darba ņēmēji izvēlas pirmo opciju, ja, un darba ņēmējs reģistrējas valsts ieņēmuma dienestā kā iekšzemes darba ņēmējs pie ārvalstu darba devēja. Jā, šeit es arī no savas puses droši vien gribu piebilst, ka tas pirmais variants varētu būt tāds vienkāršākais, ja, un arī šim ārvalstu darba devējiem iespējams tāds izdevīgākais. Vēl tāds papildus jautājums, vai šajā gadījumā, teiksim, ja tā ir šis mums tas īrijas piemērs, vai šīm kaut kādām īrijas iestādēm arī jāpaziņo par to, ka tiek uzsākts, teiksim, šīs darba attiecības sanāk attālināti? Jā, protams, gadījumā, kad darbinieks reģistrējas valsts ieņēmuma dienestā kā iekšzemes darba ņēmējs pie ārvalstu darba devēja, veids par sevi iemaksas Latvijā, darbinieks pats var vērsties vai viņa darba devējs valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, ja, lai saņemtu certifikātu A1, kas apliecina to, ka persona, kuru nodarbina ārvalstu darba devējs, veic sociālas iemaksas Latvijā. Ja. Tas būs kā apliecinājums tam, ka sociālas iemaksas nav jāveic īrijā, bet sociālas iemaksas no īrijas ienākuma tiek veiktas Latvijā. Jā, tātad būtiski arī par šo A1 veidlapu ir nokārtot, lai arī, teiksim, viss būtu, kā saka, dokumenti būtu nokārtoti un pareizi noformēti. Paņemsim vēl vienu piemēru, varbūt tā teiktu uz otru pusi, skatoties šo pašu īrijas piemēru, ja šis mūsu tautiecis, kurš strādā īrijā, tad vēl joprojām tur dzīvo un strādā, bet papildus tam noslēdz darba līgumu ar Latvijas darba devēju, teiksim, par attālinātu darbu. Kā šajā gadījumā būtu? Pirmām kārtām, ja darbinieks strādā attālināti, viņš atrodas īrijā un noslēdz darba līgumu ar Latvijas darba devēju, tad, protams, saskaņā regulas vispārējo noteikumu sociālas iemaksas no visiem ienākumiem, kamēr tas darbinieks pilda darba pienākumus īrijā, būs jāveic īrijas teritorijā, īrijā, ja? Tiklīdz darbiniekam mainās nodarbinātības valsts, mainās arī piemērojami tiesību akti sociālas drošības jomā, un tad iemaksu veikšanas kārtība arī mainīsies. Ja? Bet kamēr viņš atrodas un pilda darba pienākumus īrijā, sociālas iemaksas no visiem ienākumiem, arī no Latvijas ienākuma, būs jāveic īrijā. Tātad šeit varētu būt tā situācija līdzīga, kā bija Latvijas variantā, ka šai personai būs tātad īrijas arī sociālā gan nodokļu institūcijā jāpaziņo, ka viņš strādā pie ārvalstu darba devēja. Ja? Protams, darbiniekam būtu vēlams vērsties īrijas kompetentajai iestādē. Ja viņš dzīvo īrijā, strādā īrijā, tad būtu vēlams sazināties ar īrijas kompetentu iestādi un pieprasīt A1 certifikātu, kas apliecinās to, ka darbinieks ir sociāli apdrošināts īrijā. Bet, ja tas pats darbinieks plāno atgriezties uz Latviju un saglabāt darba attiecības ar īrijas darba devēju, tad mainīsies piemērojamie tiesību akti sociālas drošības jomā, un darbinieks tiks pakļauts, pieņemsim, viņš saglabās darba attiecības ar īrijas darba devēju un pildīs darba pienākumus īrijas darba devēja labā attālināti. Tad viņš tiks pakļauts Latvijas sociālas drošības tiesību aktiem, un tas nozīmē, ka viņš būs sociāli apdrošināts Latvijā, un sociālas iemaksas būs jāveic Latvijā no visiem ienākumiem, arī no īrijas ienākuma, protams. Un šajā gadījumā darbinieks var pieprasīt A1 certifikātu Latvijā, kas apliecina to, ka viņš ir sociāli apdrošināts Latvijā, un lai īrijas darba devējiem nav dubultā jāveic iemaksas gan Latvijā, gan īrijā. Jā, labi, paldies. Paņemsim vēl tādu arī situāciju, kāda mēdz būt, ka mēdz cilvēks strādāt arī vairākās valstīs vienlaicīgi pie vairākiem darba devējiem. Pieņemsim, ja Latvijas pilsonis strādā, teiksim, Somijā, ja, bet, teiksim, puslodzi viņš strādā klātienē pie Somijas darba devēja, bet otra, teiksim, puslodze viņam būs attālināti ar Latvijas darba devēju. Kā būtu šajā situācijā šis sociālais nodrošinājums?
Šajā gadījumā ir jāizvērtē, kurā valstī tā persona veids būtisku savus darbības daļu – Latvijā vai Somijā. Proti, ja persona būtisku savas darbības daļu, tas ir 25% no savu kopējā darba laika veids dzīves vietas valstī, pieņemsim, tas ir Latvijas pilsonis un viņš būtisku darbības daļu veids Latvijā, tad persona var palikt sociālajā apdrošināta Latvijā un VSA pēc personas vai darba devēja pieprasījuma izsniegs personai certifikātu A1, līdz ar to sociālās iemaksas no visiem ienākumiem personai būs jāveic Latvijā. Iespējams, ka persona vienosies ar Somijas darba devēju par to, ka persona var pieregistrēties valsts ieņēmuma dienestā kā iekšzemes darba ņēmējs pie ārvalstu darba devēja, lai veiktu sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas no Somijas ienākuma Latvijā. Jā, vairāk kārt mums tika pieminēts šis A1 certifikāts. Varbūt paskaidrojiet, kas tas ir par certifikātu, jo es pieļauju, ka ļoti daudziem nav nācies ar to saskarties, un kāda, teiksim, ir šī certifikāta būtība varbūt? Certifikāts ir dokuments, kas apliecina to, ka persona strādājot citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas valstī var palikt sociāli apdrošināta savā, pieņemsim, dzīvesvietas valstī. Līdz ar to saskaņā ar vispārējo principu, kā es jau agrāk minēju, sociālas iemaksas ir jāveic tajā valstī, kur persona strādā. Bet ja persona, pieņemsim, strādā vairākas valstīs, tīpaši tas ir tik aktuāli mūsdienas, kad personas vienlaicīgi paralēli strādā 5-6 valstīs, ja? Tad, protams, būtu vērts veikt tas iemaksas tikai vienā valstī uzkrāt, ja? Tas nav pareizi vispār veikt iemaksas vienlaicīgi vairākas valstīs, ja? Jo turpmāk tas varētu apgrūtināt sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Līdz ar to ir tāds dokuments kā A1 certifikāts, kas palīdz personai palikt sociāli apdrošinātai vienā valstī. Proti, pastāv vairāki nosacījumi A1 certifikātu saņemšanai, bet ja mūsu skatītājiem būs jautājumi par A1 certifikātu vai nepieciešama papildus informācija par certifikāta iegūšanu, tad aicinām sazināties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras iemaksu nodaļa elektroniski vai telefoniski. Jā, tātad ļoti būtiski ir izrādās šis A1 certifikāts, lai cilvēks saglabāt savas tiesības maksāt šos sociālās iemaksas savā dzīvesvietas valstī, nevis tajā valstī, kurā atrodas darba devējs, teiksim, attālināt darba gadījumā. Jā, mēs iepriekš runājām par situācijām, kad runa ir par Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas pilsoņiem, mūsu tautiešiem. Gribētu pieskarties arī situācijai tādai, ka, piemēram, Latvijā atgriežas ģimene, bet viens no šiem ģimenes locekļiem, teiksim, dzīvesbiedrs nav Latvijas pilsonis. Pieņemsim situāciju, ka Latvijā atgriežas ģimene, kurā viens, teiksim, ir Francijas pilsonis, otrs ir Latvijas pilsonis, un Francijā tātad šim dzīvesbiedram ir gan darbs, gan dzīves vieta, gan ģimenes locekļi, vai tas ietekmē arī šo situāciju, teiksim, uzturoties Latvijā? Pieņemsim tādu situāciju, ka Francijas pilsonis bija nodarbināts Francijā, ja, un tagad viņš atgriežas Latvijā, ja, ieceļo Latvijā, bet turpinā strādāt pie Francijas darba devēja, veicot darba pienākumus attālināti. Ja. Protams, saskaņā ar vispārējo principu Francijas pilsoni mainīsies sociālā apdrošināšana, piemērojama tiesību akti sociālā drošības jomā, un sociālas iemaksas būs jāveic Latvijā, bet tajā pat laikā regula pārēdz, ka divas dalību valstīs savā starpā var vienoties vai var noslēgt vienošanās un par izņēmumu atsevišķu personu interesēs. Līdz ar to
Francijas pilsonis var palikt sociāli apdrošināts Francijā. Bet vienīgi ar tādu nosacījumu, ka šim darbam ir īslaicīgs raksturs, ja kā tam Francijas pilsonim saglabājas ciešā saikne ar Franciju, pieņemsim, mājoklis, ģimene, vēl kaut kas varētu liecināt, ja, ka mums ir jānoslēdz tādas vienošanas personas interesēs. Un viņš var, protams, palikt sociāli apdrošināts Francijā. Jā, šis varbūt tāds jau sarežģītāks gadījums, kur ir ļoti tā uzmanīgi jāizvērtē, un šeit droši vien, ka vajadzētu būt palīdzība vai no jums, no sociālās apdrošināšanas aģentūras un arī no Francijas šīs sociālās apdrošināšanas institūcijas, lai pareizi šo situāciju izvērtētu un noteikti, tātad, kurā valstī būs šī persona apdrošināta. Tā noteikti ieteiktu šādos gadījumos, kad Latvijā atgriežas ģimenes, kurā tātad ir kāds citas valsts pilsonis dzīves biedrs, tad noteikti šo jautājumu īpaši izskatīt un noteikti vērsties pēc palīdzības un konsultācijas sociālās apdrošināšanas institūcijās. Jā, mēs arī šobrīd iepriekš runājām par valstīm, kuras ir Eiropas Savienībā, par Īriju, par Franciju. Kāda, teiksim, ir situācija, ja šis attālinātais darbs ir nevis Eiropas valstīs, bet, piemēram, kādā citā valstī, piemēram, vai Kanādā, vai Amerikas Savienotās valstīs, vai kur citur? Vispār Latvijai ir noslēgti vairāki līgumi, sadarbības līgumi sociālas drošības jomā ar trešajām valstīm, tādām kā Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Kanāda, pat Austrālija. Ja? Bet lielākoties iemaksas ir jāveic tajā valstī, kur persona faktiski strādā. Pieņemsim gadījumā, ja Latvijas rezidentu nodarbina, piemēram, Japānas uzņēmums, attālināti, ar kuru Japānai ar Latviju nav noslēgts līgums sociālas drošības jomā, ja? Bet Latvijas pilsonim būs jāveic sociālas apdrošināšanas obligātas iemaksas Latvijā, saskaņā ar Latvijas nacionālajiem tiesību aktiem. Iespējams, ka šādas iemaksas Japānas uzņēmumam, darba devējiem būs arī jāveic Japānā. Jā, tad šeit arī noteikti būtu jāskatās, vai Latvijai ir šie savstarpējie līgumi par sociālo nodrošinājumu ar to valsti, kurā tad atrodas šis ārvalstu darba devējs. Iespējams, ka tas tad būs jau reglamentēts un atrunāts, bet ja nē, tad arī noteikti jānoskaidro, kā šajā gadījumā šīs sociālās iemaksas ir veicamas. Jā, vēl arī gribētu pieskarties jautājumam, tad, ja tas ir attālinātais darbs, tad arī attiecībā uz šīm personas tiesībām, uz pensijām un arī dažādiem, teiksim, pabalstiem, kā ir, teiksim, attālināta darba gadījumā, kā tas tiek noteikts? Ir svarīgi vienmēr atcerēties, ka sociālas iemaksas, kas veiktas vienā valstī, netiek pārnestas citā valstī. Kad persona pieprasa sociālas pakalpojumus un VSA izvērtē personas tiesības noteikti pakalpojumu saņemšanai, pieņemsim slimības pabalstam, maternitātes pabalstam, paternitātes pabalstam, tad saskaņā, protams, ar Eiropas parlamenta un padomes regulu 883/2004 tiek ņemti vērā arī ārzemēs nodarbinātības periodi. Līdz ar to tie periodi nekur nepazud. Vienīgi mēs nevaram pārnest no citas valsts iemaksas un izmantot savā aprēķina, piešķirot pabalstu, ja, izmantot iemaksas, kas veiktas ārzemēs. Jā, tā tad jāatcerās, ka sociālās iemaksas paliek tajā valstī, kurā viņas ir iemaksātas, bet tā labā ziņa, ka viņas nekur nepazūd. Tā tad uzkrājās un nepieciešamības gadījumā var tikt izmantot. Jā, paldies par atbildēm. Es domāju, mēs esam pārnājuši tādus būtiskākos jautājumus. Droši vien, ka ir vēl daudz un dažādas situācijas, kur mēs vēl varētu
runāt, bet ja kādam rodās tieši jautājumi papildus vai nepieciešama kāda konsultācija par šo attālināto darbu un arī par sociālo nodrošinājumu, kur vislabāk būtu vērsties pēc palīdzības? Jā, protams, vislabāk. Katrs gadījums, protams, ir ļoti individuāls. Ja? Un ja gadījumā mūsu skatītājiem būs nepieciešama konsultācija, tad var vērsties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Tieši iemaksu nodaļa nodarbojas ar piemērojamo tiesību aktu noteikšanu un A1 certifikātu izsniegšanu, kā arī iemaksu nodaļa var ļoti labi pakonsultēt mūsu klausītājus par sociālo iemaksu veikšanu un par piemērojamo tiesību aktu noteikšanu. Vienmēr ir svarīgi atcerēties, un tā ir mūsu tāda sāpīgāka tēma, kā nezinot darba ņēmēji, kas strādā vairākas valstīs, veic sociālas iemaksas paralēli vairākas valstīs. Protams, tas nav pareizi. Labāk laicīgi sazināties ar Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūru, precizēt visu jautājumus, kas attiecas uz nodarbinātību ārvalstīs, un, protams, tad pareizi veikt iemaksas. Jā, tad es arī iesaku mūsu skatītājiem neskaidrību gadījumā noteikti sazināties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvjiem, kuri tad izskaidros jūs. Tiešām, kā ir tik minētas, situācijas ir ļoti individuālas un tie risinājumi varbūt arī atšķirīgi katram. Līdz ar to noteikti, ja ir kāds neskaidrības, tad sazinamies ar ekspertiem un gribu teikt paldies mūsu viesim par izsmeļošo informāciju. Paldies arī mūsu skatītājiem. Gribu arī atgādināt, ka, ja jums rodās kādi jautājumi, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā, gan par darba meklēšanu vai arī par nodokļu jautājumu, sociālo apdrošināšanu, arī šiem vispārīgiem jautājumiem varat sazināties gan ar mums kā EURES konsultantiem, gan arī, ja ir kādi specifiski jautājumi, tad noteikti sazināmies ar šo kompetento institūciju. Un gribu arī aicināt jūs pieslēgties mūsu nākošam raidījumam, kurš norisināsies 25. novembrī, 16. mūsu EURES Latvija Facebook lapā. Un vēlreiz paldies un uz tikšanās!